Vai tu esi kādreiz domājis par to, kāpēc es bildēs neizskatos tā, kā izskatās citi turisti? Ir laiks to noskaidrot. Skaties un mācies ar raidījumu Turismu bildes ar Robertu. Kā uztaisīt kārtīgu turistu bildi? Svarīgi, lai tu tajā bildē izskaties ļoti laimīgs, lai citiem skausti par to, ka tu esi kaut kur aizbraucis un cits aiz mājās. Vienalga, ja tev ikdiena ir depresīva, svarīgi ir smaidīt tavā turistu bildē un izstīties ļoti dabīgi un laimīgi, ja? Tātad nāciet līdzi. Vietu kaut kādu, ja? Piesim aizpaukt, pastāpinam kameru. Iesūdam uz Google. Paldies! Sveiki! Mēs esam mūsu tagad jaunajā raidījumā, kā uztaisīt labu turismu bildi. Otrajā sērijā atkārtošana ir zināšana māte, tāpēc es vēlos, lai jūs kopā ar mani tagad atkārtot. Mēs esam iemācījušies. Mēs esam atraduši atkal Londonā. Turismu vieta, kur pilns ar cilvēkiem, tas ir svarīgi, ja tu nezini, kas ir, kur ir jāfočējās, tu fočēs tur, ka daudz cilvēku. Diena kā diena, galvenais, lai bildē mēs atkal smaidītu un izskatītos priecīgi. Nobildēties. Paldies! Tātad doktoram Robertam ir jauna teorija. Tiem cilvēkiem, kur ikdienā jūtas nomākti, bēdīgi, vai visādi citādi noskumuši, ir jāiegādājas fotoaparāts. Kā statistika liecina, cilvēki ieraugot kameru, uzreiz sāk smaidīt. Tas ir perfekts piemērs, mēs noķēram perfektu piemēru. Čāņi zina, kā tā bildē. Ideāli. Labi, jauna nianses, ko izmantot turismu bildēs, ir šī te, ja? Horizontālā rokas virsma, lai norādītu to, ko jūs vēlaties izcelt šajā bildē, ja? Un tālāk. Nākošās sērijas ietvaros mēģināsim noskaidrot, kā uztaisīt slepenu turismu bildi. Mēs tagad esam bankā, ja? Nāc un tagad mēs mēģinām uztaisīt tādu bildi, ka mēs neredz, ka mēs esam taisām. Bet mēs pietupienmēs maksimāli zemu. Uzemot, ja? Nolikam kameru. Un mēs tam mēs laimīgi. Jums ir apmikuši parastās smaidīgās turismu bildes.